Labdien, prezidenta kungs! Paldies par uzņemšanu! Sveicināti! Šodien ir zinību diena, kas nozīmē, ka visā Latvijā visi skolēni, skolotāji, vecāki, bērndārznieki, audzinātāji, visi atzīmē pirmo mācību gada dienu. Vai jums gadījumā būtu kāds apsveikums visiem tiem, kur šī diena ir svarīga? Es laikam neko gudrāku neizdomāšu, kā visiem vēlēt ļoti interesantu, jastru, zināšanām un piedzīvojumiem bagātu jauno mācību gadu. Paldies, prezidenta kungs! Tas ir vienīgais, ko var izdomāt. Laikam vēlējums nekad neatšķirsies gadu no gada, jo tas ir, kā jūs teicāt, īpašs gads. Bet vēlējumi būs vienmēr vien un tie paši. Paldies, tas bija ļoti mīļi. Taču kāds jūs bijāt skolas laikā? Vai jūs vienmēr esat vēlējies kļūt par prezidentu? Redz, tad, kad es sāku mācīties, un tas bija ļoti tālajā 1980. gadā, 1. septembrī, tai brīdī Latvija bija okupēta un tāda amata Latvijas valsts prezidents vienkārši nebija. Yeah. Es par to īpaši pat laikam tajos gados nedomāju. Tajos gados man bija prātā kļūt par policistu, tajā laikā to sauc par miličiem, par ugunsdzēsēju, vēlāk par ārstu, kādā brīdī par juristu. Beigās es izvēlējos vēstures fakultāti. Vai jūs atceraties varbūt kādu interesantu piedzīvojumu no skolas laikiem? Kas ir interesants piedzīvojums? Izdauzīti logi. Jā, kaut kas, ko sastrādā ar klases biedriem. Mans personīgais individuālais bija vienreiz gandrīz uzspridzināt ķīmijas kabinetu. Tas nebija pamatskolā, tas bija pamatskolā, tas bija 7. vai 8. klasē. Tad, kad pagājušajā gadā, kad es viesojos Pumpuru skolā, kas ir man dzimtā skola, tur joprojām strādāja ķīmijas skolotāji, mēs to tā kā divatā atcerējāmies. Varbūt ne visas detaļas mēs atcerējāmies precīzi, viens domāja tā kā vienā virzienā, otrs otrā, bet jā. Es laikam, ka redzēju Instagramā bildi. Šeit tas tā bija. Tā kā tas bija pirms gada, kad mēs to atcerējāmies. Bet nekā to nedaru, laikam ir tik daudz, bet nekā tāda īpaša, bastot stundas, viens otrs izdauzīts loks, vienu otru izjot skolotāji. Mums bija tādi varbūt nepārāk gudri joki. Tur kādreiz, lai izjokot kādu klases biedru, uzlika birsti ar ziepju trauciņu pilnu ar ūdeni pie durvīm un varās klases durvis. Un skolas biedru vietā parādās skolotāja, kurā tas viss uzgāžās virsū, kur, protams, bija ļoti priecīgi un sarakstīja visai klasē piezīmes, jo neviens neatzījās. Visādi šitāds nebūtu pārāk prezidentāls lietas tajā brīdī. Šobrīd ļoti daudz runā par mobbingu skolās. Ko jūs ieteiktu tiem vienaudžiem jauniešiem, kuri bieži vien ar to saskaras jauniešu vidū? Es domāju, ka pirmkārt tā tiešām ir ļoti, ļoti nopietna lieta. Esmu pilnīgi pārliecināts, ka ar to, ko mēs tagad saucam par mobbingu, kādreiz varbūt to dēvēja par tādu ķircināšanu vai pārdarīšanu. Ar to ir saskārušies skolēni visos līmeņos. Vienkārši tagad viņi sauc varbūt savādāk nekā to sauc pirms 20, 30, 50 gadiem. Ir divas lietas, ko es varētu ieteikt. Pirmā lieta, tiem, kas to izjūt, nebaidīties un vienkārši, ja tu jūti, ka tev dara pāri un ka tas nav ok, tas nav pareizi, tad par to ir skaļi jārunā. Par to nedrīkst uzsvērt, par to ir jāstāv skolotāji, par to ir jāsaka vecākiem, jo ja pret to nenostāsies uzreiz, tad paliks sliktāk. Un otra lieta, nebaidīties, nepadoties un vienkārši tiem, kas mēģina ar tādu mobbingu nodarboties, viņiem ir jāierāda īstā vieta. Par viņiem ir jārunā, par viņiem ir jāsaka, jāstāst, bet arī nevajag padoties viņiem. Nevajag kaut kādā veidā ļauties tam, ka viņi kaut kā ir pārāki, jo tajā brīdī, kad tu parādi raksturu, tad ļoti ātri
tie cilvēki vienkārši sapratīs, ka jāliekās mierā. Un jo ātrāk viņus noliks pie vietas, jo mazāk klases biedri, jo mazāk skolām cietīs. Vai jums bija kāds mīļākais un varbūt arī nemīļākais mācību priekšmets? Jā, bet, jāsaka, skolas gaitā viņi mainījās. Teiksim, pašos pirmajos gados sākuma skolā man ļoti patika, teiksim, lasīšana tajā brīdī bija. Man patika arī, teiksim, pirmajos gados viss, kas saistās ar matemātiku. Man nepārāk patika tīri latviešu valoda, tur visi tie pirmie soļi. Tad pamatskolā un arī vidusskolā, tiklīdz kā sākās vēsture, tad vēsture bija tas, kas man ļoti patika. Viscaur latviešu literatūra mums bija, šobrīd laikam mazliet atšķirās tie priekšmetu nosaukumi un tas, kā viņus māca, pēc es jau runāju par to laiku, kādā es biju. Teiksim, viss, kas saistās ar valodām, viss, kas saistās ar vēsturi, viss, kas saistās ar literatūru, ar humāniem priekšmetiem. Man vienbrīd ļoti, ļoti nepatīk algebras, ģeometrijas. Tīri labi patīk, varbūt tāpat ķīmija, bet nepatīk īpaši fizika. Jā. Bet tas ļoti mainījās. Un beigās jau vidusskolā vairs pat nebija tā, ka kaut kas patika vai nepatika. Tad kaut kā bija drusku savādāk tā pieeja, bet sākuma skolā, pamatskolā bija diezgan izteikti. To es gribu mācīties, to es negribu mācīties. Bet arī bija tā, ka, piemēram, arī tāpat geogrāfija, viss, kas saistās, tā bija man ļoti iecienīta. Bioloģija bija, kā bija. Kā tos priekšmetus tagad sauc, dabas zinības vai teiksim, viss tas bloks, kas ir saistīts ar sociālām zinātnēm. To jau jūs paši pēc tam varēsiet izpreparēt, no kādiem elementiem tas sastāv. Bet jā, bija gan mīļi, gan nemīļi priekšmeti. Un es domāju, ka tas ir tikai normāli, ka ir tā, ka ir kaut kas, kas padodas un patīk labāk, un ir tas, kas tev ir jāzina. Fizika ir jāzina kaut vai, lai spētu izdzīvot, bet nevajag arī sagaidīt, ka visi būs pasaules klases fiziķi vai pasaules klases ķīmiķi vai, matemātiķi. Vai skolā jūs esat novestojis kādu stundu, krāpies uz kādu pārbaudas darbu vai dabūjis kādu nesekmīgu atzīmi? Jā. Tā bija. Uz kādiem pārbaudas darbiem jūs krāpāties? Tā nesiešu tagad stāstīt. Godīgi sakot, es neatceros tos visus dažus kontrolu darbus. Špikoju pēc iespējas vairāk visādos algebru ģeometrijas priekšmetos, kas man īpaši patīk. Es nekad nešpikoju priekšmetos, kas man patīk. Tāpēc viņi kaut kā paši nāca galvā. Bastojas stundas, saka, Dievs tās, gana daudz. Pēdām labi, pirmajās klasītēs noteikti nē, vismaz es neatceros. Bet pamatskolā tas garāks bija, sevišķi pēdējās, dažreiz pirmās. Protams, ka tas īpaši skolotājiem nepatika, bet es viens tāds biju. Parasti visi tie nedarbi tika darīti plašākā grupā. Un špikošana, es jau teicu, tas ir atkal laikam vidusskolas laikā mazāk, bet vairāk kaut kādā 6., 7., 8. klasē. Pēc mums arī tā klašu numerācija bija drusku savādāk, jo es sāku mācīties, kad jau bija 11 klases, un tad beidz jau, kad bija 12, bet mums bija 1 gada pārāvums, jo tieši mēs pārgājām, tad bija tāda sarežģīta matemātika. Tāpēc man ir grūti varbūt iezīmēt to plašu laiku. Līdz 9. klasē ieskaitot, bija pat biežāk nekā pēc tam vidusskolā, bet neiztika arī bez bastošanas vidusskolā, bez špikošanas vidusskolā. Ar krāpšanos, ir gadījies. Tā kā šausmīgi nepareizas atbildes no skolotāja viedokļa, bet godīgas atbildes no pagātnes cilvēku. Visbeidzot, vai jums ir kāda vērtība vai mācība no skolas laikiem, kuru jūs uzskatāt par vissvarīgāko, un kā tā jūs ietekmē jūsu darbu kā prezidentam šodien? Tas ir ļoti labs jautājums. Vērtība vai mācība? Man liekas,
ka tas skolas laiks, viņš iedod to pirmo pieredzi saskarsmē ar cilvēkiem. Jā. Dažādiem. Tādiem, kas tev patīk, un tādiem, kas tev nepatīk. Tas skolas laiks tomēr iedod kaut kādu zināmu tādu disciplīnu. Pat ja tev negribās kaut ko darīt, tāpat būs jādara. Ir kādas īpašas mācības. Es teiktu, ja es tagad varētu atgriezties un iziet cauri tos 12 gadus, zinot, ka pēc 30, cik tad sanāk, 3 gadiem, ja es skolu beidzu 1991. gadā, ka es būšu valsts prezidents, es laikam varbūt drusku vairāk uzmanības pievērstu vienam otram priekšmetam, kurš man tajā brīdī nelikās būtisks, jo patiesībā sakot, beigās dzīvē jau viņus visus vajag. Varbūt es drusku rūpīgāk vienu otru arī pamācītos. Bet es to reāli darītu, man tiešām būtu jāiet tam visam cauri, gan jau pa tiem 12 gadiem. Atkal būtu tik daudz interesantas lietas, ko darīt, tik daudz, ko bastot un špikot. Kad diez vai es izturētu to savu solījumu vai to savu apņemšanos atkal iet cauri un varbūt darīt drusku savādāk. Bet kopumā tas ir fantastisks laiks, jo pavisam nesen mēs tikāmies ar maniem klases biedriem. Mana skola svinēja šogad 90. dzimšanas dienu, bija skolas salidojums un jubilejas pasākums. Bija ļoti interesanti redzēt vēl daudz skolotājus, kas joprojām turpina skolot. Un patiesībā sakot, viena arī mācība ir nekad nezaudēt saikni ar to pašu skolu, atgriezties, parunāties gan ar skolotājiem, pateikt viņiem paldies, jo kaut kādus ļoti nopietnus pamatus viņi ieliek mūsos katrā. Jums, savam laikam, man, mūsu vecākiem, visiem. Paldies jums, prezidenta kungs, par šo sarunu. Mums arī šodien ir dubultsvētki, jo mēs Brauklausā raidījumam. Šodien sākas 14. sezona, bet mēs arī jums novēlam fantastiski šo 1. septembru un zinību dienu. Paldies! Reāli laikam sanāk 2. septembris. Sanāk 2. septembris. Paldies! Jā, paldies! Paldies! Super.